es ļoti ceru, ka visi nopelnīs miljonus, būs slaveni, lai saprastu, ka tur nav laime. Nē, tādā ziņā mācīšanās ir priekš jefiņiem, bet es hokejists un vispārējais. Ko tad, Johaidi, tie jaunie, tie jaunie bronzu vinēji. Sveicināti trešajā podkāstā ar jums Ernests Kazakevičs, pazīstams kā Ernesta metodes TikTok konta, jau ar 12,000 sekotāju īpašnieks. Un pie manis šodien ir neviens cits kā pats Jēkabs Rēdlis. Čau. Nezinu, vai tas viens pats, bet to vajag tā smagi piesakt, bet jā. Prieks būt šeit, prieks būt kopā ar tevi un parunāties par Ernesta metodēm. Lūdzu, lasam. Es domāju, ka liela daļa Latvijas droši vien tevi zina, ka tur izlases spēlētāju treneri un aktīvi darbojies tur visādās sfērās. Bet varbūt pastāstīja par sevi kādam, kurš varbūt nezina. Tu gribi no laika gala vai ko es tagad daru? Vai kas tāds par piparu esmu? Pastāst, kas par piparu esi. Ilgus gadus spēlēts hokejs, Dinamo laika, Rīgas Dinamo spēlēts 7 sezonas laikam. Latvijas izlasē 4 sezonas, bet 4 pasaules čempionāti. Kopā mēs esam 4 brāļi, 3 brāļi Rēdlis spēlē hoķīti, visi izlasē esam spēlējuši un tā projām. Un tas droši vien kā man cilvēki varbūt pazīst. Vienu no brāļiem Rēdlihiem, hokejistiem. Esmu tas mazāk populārais, jo mums tur ziķerīši Miķelīts tāds beigas fireball, tas tur dodās un močījās, un Krišņš akal mums ir uzbraukošā tie aizsardziņš, kas tur met gols un vispārējie un superīgi spēlētāji. Un tad mēs tādi trīs hoķīšu spēlētāji. Un tad jau tālāk kaut kā tā dzīve aizvedus ir gan vadītas halles, gan vispārējais. Un pašlaik esmu sports skolotājs. Privāts skoliņa Domdars netālu te no jums arī. Tad esmu hokeja treneris vienai grupiņai U14. Un tad es esmu dzīves kočs. Gan jau mēs parunāsim par to, kā līdz tam es noticis. Un tad vēl viena jauna kaisla. Mēs taisam programmiņu mācību spēja LearnFit, kur no rītiem ir rītdrosmes. Arī to es tev pastāstīšu, pilnu savus piestāstīšu. Fantastiska lieta. Tā kā ļoti daudz kaut kas notiek, bet ļoti fantastisks sajūtas padām. Jā, ļoti forši. Ļoti forši darbība. Viss notiek. Gadītājiem, mēs bišķi parunājām ar Rēdli, izrādās, ka mēs nav pirmā reize, ka mēs esam tikušies. Tātad pieminēja, ka viņš vada halli, Kurbats halli, kurā vadīju. Jā, kādu laiciņu apakaļ jau. Kur es pavadīju vairākus gadus spēlēt hokeju, un tā kā mēs bijām tikušies arī iepriekš. Un tā kā man ir pieredze spēlēt hokeju viņa vadītā halē, tad bija baigi forši. Prieks. Pastāst, kas šobrīd notiek Latvijas un pasaules hokejā? Kas tā? Latvijas hoķis, vienmēr jau mēs gribam to izaugsmi, kaut kādu attīstību un kaut kādas lietas, kas notiekās. Un viennozīmīgi viņas notiek, kaut kādas pārmaiņas, kaut kādu jaunu lietu ieviešana. Bet kā jau jebkurā lietā, es domāju, kad ir augsts un lejas, ir kaut kādi cēlumi, uz kuriem arī mēs kā Latvijas saime paklūpam, un kas varbūt līdz galam nošancē tā, kā tam jābūt ir. Bet arī tā pašā laikā ir kaut kādas labas lietiņas, kas ir ieviestas, kas nes kaut kādus savus augļus. Tā kā tāds pārmaiņu vējš kaut kādā veidā. Mēs gan vienmēr esam bijuši kaut kur pa vidu visu kaut kam, bet tā pašā laikā, ja mēs runājam par Latvijas hokeju, tad, protams, tā bronza iedeva tādu ļoti lielu būstiņu, ļoti lielu tādu pozitīvu devu gan pašos hokejistos, gan sabiedrībā mūsu Latvijas. Un tas bija, laikam, tas lielākais highlights no tā čempionāta, kad bija vinēts šis pasākums, šī bronza tika iegūta, tad kā tas salādēja visu mūsu kopā, mūsu latviešus kā tādus Latvijas iedzīvotājus, un tas bija pasakaini. Tas bija baigi skaisti, kā tieši tas sports savieno. Un pēc tam vēl basīts to izdarīja, tā kā vienkārši fantastiski. Bet pasaulē viss notiek arvien ātrāk, arvien jaudīgāk, arvien vispār. Tev jābūt ir jau top nazim, lai tur kaut kur izcīnītos.
Un māc, ka diezgan daudz jau paralēls tomēr ar mūsu tām dzīvēm ir. Tagad viss tik ātri notiek, sociālā tīkla, tur tas, tev ir 100 darbi, tur to pam, izdegšanas, sadegšanas, stresi un tā tālāk trauksmes un vispārējais. Jo tas dzīves ritms ir tik ātrs, ka mēs dažreiz nevelkam līdzi. Un kaut kas līdzīgs jau ir hoķītī arī. Pēc būtības nav vairs tāda aizsargu uzbrucēju, visi ir uzbrucēji gandrīz vai viss notiek ātri, tehniski uz vārtiem, ļoti skatām, ļoti baudām. Entertainments, jā, caur sociāliem tīkliem tas ir ļoti aktīvs un ļoti cilvēki grib izklaidēties, jo tā dzīve tik ātri, ka viņi grib kaut kādus paņemt to pauzīt un kaut ko citu redzēt dzīvē. Tā kā viss tāda, man pat interesanti, kā tas viss attīstīsies, jo tas man jau ir ieņēmis mums tādu kaut kādu ātrumu, tādu jaudu, ka liekas, kur nu vēl, bet laikam ejot, mēs redzam, ka viss attīstās, viss iet vēl uz priekšu, tad jautājums, kur vēl? Jo visādi tie superstāri, ko viņi dara tām slidām un tām nojām, apbrīnojam. Jā, tieši tā. Ja. Iepriekšēji būvēja uz iepriekšējo pleciem, un arvien ātrāk, un visu laiku piedomā kaut ko jaunu, skatoties tev. Bet, arī mums vienmēr bija vecie, kad mums Kreso bija jauns. Domāju, ko tie jaunie, vai te vispār spēs to pārņemt, to veco, kā saka Latvijas izlase, un kā tam mums būs? Pārņēma tāpat tās viss bija kārtībā. Kad mēs jau tur bijām, ka es jau spēlēju, ko tad, Johaidī, tie jaunie, ko tad tie jaunie? Tie jaunie bronzu vinēji. Jā, tā kā, tas viss ir baigi tik, ka mēs augām, mēs bijām jauni, skaistot, mēs baigi špīlē bija. Tagad tie jaunie nekādi. Tā nav. Tie jaunie vēl klāt, un jaunie ir vēl jaudīgāk nekā tie vecie. Un tas ir ļoti skaisti skatīties un redzēt, kā attīstās. Un kad agrāk pie mums bija tikai fiziskais ļoti svarīgs, un kad tikai tagad ir fiziskais svarīgs, bet tas mentālais, tas paurīts ir ļoti, ļoti liela pienesuma nāk un vajadzīgs viņš ir, un bez viņa nekur. Jā, tiešām tā kā attīstība bijusi tik ātri, jo visgrūtākais jau to pirmo soli spērt, un nākamais, ka jau redzējis, ka to var izdarīt, var jau daudz ātrāk iemācīties. Ja. Un, mēs esam redzējuši, ka skatoties uz vecos hokeja klipus, kur knapi ripu varēja pacelt, tad tagad normāli liekas, snaipot devenē, un jebkurš var. Jau no cik gadiem jau bērni jau māk pacelt ripu normāli augstumā un trāpīt tajā devenē. Jā, tā kā, protams, ka nūjas mainās, apmācīšana tehniski mainās, jo agrāk, piemēram, tas viss bija daudz ar spēku, un tā bija koka nūja, un bija smaga. Tagad jau viss notiek gan izvēj, tā tehnika mainās jau gan izvēj, jo viņš ir visa fleksu tieši ar to pašu ieloku. Tas ķermenis jau, tu meta ķermeni, bet tā pati nūja dara milzīgu darbu kā tādu. Tā kā, arī tas attīstās un vispārējais. Jā, piemēram, es nezinu, vai mūsu montāžas komanda var ielikt, bet tas Michigan mūs, kas kādreiz, pirms dažiem gadiem bija wow, kad to izdara. Tagad jaunie spēlētāji tas jau viss nāk no tā, ka atceries, bija tas skrējiens, jūdzes bija jānoskrien kaut kam, un viss likās, ka tas ir neiespējami. Viens aizskrēja, izskrēja, mistiski, izdomāja, wow, un aiziet. Ātri vien, pēc tam daudz vairāk tā ticība. Un tas jau tā ticība, ka var, tas jau vispār, tas bija tas mūsu bronzas, ķīla. Ticība, ka var. Un tas ir mūsu lielākais vispār cilvēku klubs un akmens, un tā pašā laikā superpowers. Ja tu viņu izmanto pareizi. Pieminēji, vienā brīdī pie tās ātrās attīstības arī sociālos tīklus, cik ātri tas iet un cik tā informācija mums iet ātri, un tas var arī būt kā novēršanās, kas var arī traucēt, varbūt vairāk var kaut ko par to pastāstīt. Es zinu, ka viss ir labs, ja tu viņu izmanto kaut kādās robežās un ar kaut kādu domu. Jebko, ko tu dari, ja tu viņu bez kaut kādas apzinātības, bez domu pielikšanas, viņš būs tev traucēklis. Sociālie tīkli, pēc būtības, viņi var būt vienkārši pasakaini. Viņi var motivēt, viņi var dot ļoti interesantu informāciju, kur atkal cita pasaule, labie, tie jaudīgie cilvēki var dalīties ar citiem, līdz ar to tu vari ļoti smuki sekot līdz tam kaut kam jaudīgam, kaut kam jaunam, kaut kam attīstošam, kur mēs varam augt savā attīstībā. Bet tik daudz, diemžēl, no mums visiem, arī es krāpušiem grābekļiem konstanti, kad vienkārši kaut kas tāds beidzas, vienkārši kaut neko negribās, vienkārši paņemt to telefonu un kaut ko vienkārši pažvidzināt pa to ekrāniņu. Un, ko tu vienkārši uzdzen sev vairāk trauksmi, vairāk savu kādu stresu un no tā neko neiegūst. Vai pēc tām pusstundas, 2 stundām tu jūties atpūtušāks? Visticamāk, ka nē.
Tu vienkārši esi aizmucis no tām ikdienas problēmām, kas tev bijušas ir, un kaut kādā veidā domā, ka tagad, labi, vismaz noliek malāņā uz to pasākumu. Ja tās 2 stundas tajā brīdī darīt kaut ko produktīvu, un arī vajag dažreiz aizmukt. Ja? Nav viena pareiza atbilde. Varbūt, ja tev tās 5 minūtes vajag bišķi atslēgties no kaut kā, kas ir tik akūts, super. Kāpēc? Nākal tie rīki. Tiemās ir tie rīki. Nemēs, kā mums jauniešiem, sociālās tīkls slikti, ok. Ko tas nozīmē? Ja, ka mēs nezinām, kā tikt ar saviem stresiem galā, kā tikt ar kaut kādām fiziskajām formām galā, ar kaut kādiem aizvainojumiem un tā projām. Un kā pareizi lietot tos sociālos tīklus? Cik būtu, kāpēc tas ir tik slikti un kas kaut kā. Jā, mēs visi slikti, viņš var būt tik labs arī rīks. Tieši kaut kā tavai sfērai, ko tu gribi, vai tas ir podcasts, vai tas ir dizains, vai tas ir sports. Tur ir tik daudz labas lietiņas iekšā. Jā, tieši tā. Divi nevar pateikt vienkārši, ka ir vai nu slikts, vai nu ir labs. Ja? Nav tā nodefinēta. Ja? Ir tieši tā. Tas visus kaut ko ir atkarīgs no daudz kā. Jā. Tāpat var izmantot ļoti liederīgi un var arī tad tā izdarīt. Jā. Piemēram, ja novērst, ko es redzēju, tā arī slikto ietekmi, ka tagad tev ir grūti, ja tu nevis mēģini ar savām emocijām tikt galā, bet vienkārši sevi novērst uzmanību un tad nekad netiec arī ar to galā. Tas, laikam, ir tas mans lielākais kaut kādā ziņā klups un akmens. Es vienmēr man bija uzlikta tāda, ne maska, bet tas mūsu sociālais, ka jābūt vīrietim, tur jānodrošina ģimene, tā joprojām. Un, ja kaut ko tu jūti, tur paklājiņš augšā, viss apakšā un paklājiņš lejā un dzīvojam tālāk. Un kaut kādā brīdī tas man noķēra. Un tad bija tāda liela izdegšana, gan jau mēs vēl parunāsim. Un tās emocijas, ja tu viņas spied lejā, tas apmēram ir popkorns. Ja? Viņš tur ir, ja tu uzliec to vāku virsū un neļauj un siltums tur ir, sakumulējās, šaus viņš ārā, tas neizbēgami ir, ja tas karstums apakšā ir pabāsts. Ja? Un tā mūsu dzīve jau ir tā uguntiņa apakšā. Tas popkorns lidos pa gaisu. Tā kā tas ir neizbēgami. Labāk uzreiz pa bišķiņ ņemt un risināt tās lietiņas. Var redzēt, jā, life coach, jā, tiešām. Nē, bet ir jau viegli gudri runāt. Un tas man tāds jauniešiem ir sevišķi kaut kā ir jāsaprot, var gudri runāt, bet un tas ir priekš sevis, tas man tāda guidelines, tas mans domu gājiens man palīdz virzīties uz pareizo virzienu. Ja no gudras runāšanas dažreiz liekas, ka cilvēks, viņam viss ir izdomā. Nē. Es kāpju uz tiem pašiem grābekļiem katru dienu, man tāpat ir trauksmes, man tāpat ir kaut kādas lietas, ko es netieku galā, tāpat ir pat daudz kaut kādā brīdī. Es vienkārši caur to, ko es runāju, to, ko es jūtu, varu sevi laikam ejot arvien biežāk un biežāk ātrāk sev pieķer pie domas. Tā apzinātība, kas tas zina, kā klišķējis, kā apzinātība, ko tas nozīmē? Tas ir mistisks vārds pajām, ja? Pieķert sev pie domas, kad šits pa daudz. Šis man kaut ko tur notrigerēja. Ja? Ko es varētu izdarīt? Nevis vienkārši, stress, viss, neko nezinu, miers. Bet tieši otrādi, pasīties tam lācītim vēdrā, pasīties tam spogulī. Kur bija tagad, man bija 2 nedēļas apkārt, piekdienā 8:30, es ar mazāko dēlu, kas ar kopā, vienkārši pie tev uz 8:30, tā kā bišķi piemigu. Tas man kādu laicī nav bijis, kas pa daudz. Jā, paņēmu sestdienu, svētdienu, pilnīgi tā relaks, izprast, kas tās lietiņas, kas pa daudz, kā es varu optimizēt lietas. Nevis vienkārši ārprāts, viss slikti, maucu tālāk, pedāls vēl merali, bet tieši otrādāk pasīties, ko es varu mainīt, vai es varu mainīt. Jo ne jau vienmēr visu var mainīt. Ja mums jāraksta kaut kādi esejas vai kaut kādi jāizrēķina kādu uzdevumu, tam līdzīgi. Ne jau vienmēr, tu gatavojies eksāmeniem, nav jau tā, ka tagad varēsi to paņemt brīvu. Kaut gan arī tur, ja tu izgulies pirms, tas ir fizioloģiski, tev kā paurīts labāk strādā. Bet kas ir tas to brīdi, ko tu varbūt var nokt malā, ko tu var uzpauzēt, lai atkal tu savu resursu sadalītu un būtu jēgpilnāks, mierpilnāks, līdz ar to arī tu vari būt jaudīgāks. Bet tas ir process. Es uzskatu, ka esmu pašā sākumiņā, kaut kādi 5-10%, tas, kur es esmu, pat 10 būtu ļoti daudz, 5. Un man ir tik skaists process vēl priekšā. Jā, tas prasa arī tādu uzrīkstēšanu, paskatīties sevī, jo daudz zina, ka viņi ir varbūt ka kaut kas nav labi, vienkārši mauc, bet tas arī prasa drosmi, apsties to, kā tas ir. Un reflektēt sev. Jā.
tas pat drosme, tas bija mans lielākais pasākums, kāpēc arī, piemēram, kad es vadīju halli. Pēc būtības man bija 4 lietas. Un pareizi tu saki, man bija labi izslēgts Covid, man bija atpakaļ 2. reizi dzīvē autoimūnā, kas iekšā iet un uztais self-destruction, vienkārši pašiznīcināšanas pogas pieši sarkano. Tad man bija pārslodzi, jo es strādāju no 7 rītā līdz 8-9 vakarā, un vēl 40 gados izspēkoju veģetīvā. Veģetīvā, kas ir vienkārši iekšējā trauksme, ka tev liekas, tu tur sirds klauvē, ka tūlīt aizies, kas saka, noliks karoti. Tad īstenībā vienkārši nervu sistēma vienkārši spaiko ārā un dod tev viltus trauksmi, it kā kaut kādā veidā, bet tā pašā laikā ziņojot tev, ka pa daudz. Un tad drosme pa lielam ir vienkārši man paveicās, kā es saku. Man nevajadzēja drosmi, ķermenis pateica priekšā, viņš neies cauri, šitā nebūs. Jā, ja tu šitā turpinās, tad arī tur tu arī paliksi. Kaut kas galīgi nelābas beigsies. Bet drosme bija. Es esmu arī savos sociālos tīklos iečibinājis vairākus tieši laukums ar 6 hokeja spēlētājiem un emocionālās veselības spēlētājiem. Tas priekš manis bija. Paliem tikai priekš manis, lai man vieglāk izprast, saprastu. Un pārliecība, kas ir drosme, palielam, jā, ir vārdsargs, kas ir pats svarīgākais man. Ar to, ja tev nav drosme pārliecība vispār kaut ko uzsākt vai kaut ko darīt, tie paši dzīves jēga un harmonijas un laimes un mērķtiecības, viņas jau ir otrā plānā. Tu pat līdz viņiem netiksi. Tā kā viennozīmīgi, jā, piekrītu. Jā, tas ir labi, jā, kā vārds. Jo, to ļoti var just, kad vārdsargs ir pārliecinošs vārds, tad visa spēle pilnīgi izmainās. Un tik līdz vārdsargs viņš nepārliecinoši sāk spēlēt, tad uzreiz visa komanda. Tieši tā pati bronzas spēle. Un viss tas turnīrs, Šilovs pasakāja, baigais malts, ar miera mika, ar visu pārliecību noķer savu ripiņu, viss kārtībā. Ar to viss pārējais daudz, kas saliekās iekšā. Aizsardziņi var roši spēlēt, treneris ir mierīgāks, uzbrucēji, viņi tur tiks galā, mēs kaut golu iemetīsim, nokapāsim. Tā kā viennozīmīgi yes. Tātad tu iesāki par to, ka viss tev nāca kopā, tur nebija izgulēšanās un pārslodz un tas te. Un es domāju, ka šobrīd arī ir skolēni, kuri skatās, kur viņi iet skolā un tie mājas darbi visi nāk virsū un darbi un tā tālāk. Un viņi arī jūtās ļoti līdzīgi. Un tad kā tikt ārā no šīs bedres? Man lielākais klupšanas akmens bija bailes kā tādas, arī kad es spēlēju un man bija bailes kļūdīties. Es domāju, ka mums daudziem, gan jauniešiem, kas ja es neuzrakstīšu, kas man tur ir, ja nu es to neizdarīšu, tad man būs tās, ja no to. Un tad mums tās bailes pārņem mūsu to dzīvi, mēs vispār baidamies kaut ko darīt. Nevienmēr, ne visiem, bet fakts kā tāds, tas bija liels klupšanas akmens. Un tā vecā programma, kas man bija hoķītī, jo, ja es kļūdos, man nosēdina, uz nākamo spēli neuzliek, ja uz nākamo spēli neuzliek, nedabūnu nākamo līgumu, nevaru nodrošināt ģimeni. Bum, pavisam vienkārši. Un tās bailes man vienkārši uzlika rokdzelžus. Baigi forši uzlika rokdzelžus. Un tāpat, kad es varēju halli, ļoti līdzīgi. Man liekas, ka viss foršs hokejs ir beidzies, viss mierīgi spēlēšu hoķīt, viss būs kārtībā. Bet tā programma bailes kļūdīties ātri atnāca atpakaļ, un es ātri atkal sāku baidīties kļūdīties, un vienkārši viss aizgāja pa kalniņu lejā. Un tad notika tas man, kā es viņu saucu, dzīves zvaniņš numur 2. Un vienkārši izšā. Un tas mums visiem. Zin kā, nav vienmēr mums ir kaut kāds šaubas, tu varbūt to, un mēs uzbram to stāstiņu savā paurītī, kad vienkārši svāvers ritens mauc, un tu vienkārši kaut kādu vienu domu vienkārši tin par riņķi, kaut gan vai pat nav risinājumu, vai arī viegls risinājums, vai tur jāpalaiž, un tur 101 lieta, kas var notikt, bet mēs tinam to. Un tad es domāju, ka tā apzinātība, tā pieķeršanās pie domas, ko es daru, es eju caur tiem 6 spēlētājiem, kas man ir, kur ir tāds laukums ar 6 spēlētājiem. Kādam interesē droši apsieties sociālos tīklos, gan Instagram, gan Facebook, gan TikTok un vispārējais ir tieši iemesli dēļ, jo es gribu palīdzēt mums visiem atkal skries kaut kādu citu perspektīvu, jo ir daudz un dažādas lietiņas. Šis ir atkal caur hokeja prizmu kaut kādā veidā. Un tad ir šī jābūt pirmā pārliecībai, lai tu kaut ko vispār uzsāktu. Tad ir jābūt apzinātībai, kas tad ir pa daudz, kas ir tas, ko tu vēlies darīt, uz kuru pusi tu skriesi. Tad ir jāsaprot, kas tad vispār ir tas tavu uguntiņa, pa ko vai tu mācies pareizo virzienā. Vai tu pareizi pieņemsim esi, vai tu vienkārši kaut kur plūsti kaut kas, bet kas tad ir tas tavs uguntiņš. Tad ir mērķiecīgi uz to doties, bet tajā pašā laikā ir jābūt tam atkal priekšspēlētājiem laimē, kā es sauc, vai tu uzlādē savus bačus.
tik ilgus gadus man bija vienkārši telefons, runāju, bet nekad mūžā neuzlādēju viņu. Bija darbs ģimene. Kas tad ir mans hobijs? Kā es uzlādēju uz bačiņas? Ja? Un tas viss sasumējās kopā. Harmonijas spēlētājs, kas savāk visu to kopā. Tev ir jābūt iekšējai sapratnei. Kas ir tas, ko tu vēlies? Kā tu vēlies to sasniegt, un vai tas, ko tu dari, ir tiešām tas, kas tev patīk kaut kādā veidā. Vai tu dari tāpēc, ka mamma teica, tur draugi pavilkās, vai vēl kaut kas, vai tāpēc, ka tu pelnīsi naudu ar to. Kas ir tas, kas tavējais? Un daudz kur no tām lietiņām, ko mēs mācāmies, viņas viennozīmīgi var palīdzēt atkal kaut kādā citā lietiņā. Ja, bet atkal mēs mērķiecīgi, un ir dažreiz pieņemsim, es līdz 40 gadiem nesaprotu, ko es gribu darīt. Man nebija plāna, man hokejs skaidrs, man dzīve, viss maucam. Ko es gribu, kā es gribu. Skaidrs, man bija uzdevums nopelnīt naudu. Un ar to programmu es kā tādu sabruku, jo tas bija viss, kas man bija. Man nebija tas iekšējā vēlme, kvēle, uguntiņa kaut ko darīt vispār, tāpēc, ka man tas patīk. Ja, man ļoti patīk atnākt pie suprīgiem cilvēkiem, parunāties par to, kam esmu gājis cauri, lai iedrošinātu kaut citus spērt pirmo soli kaut kur, kaut kādā veidā, vai pašizaugsmē, vai jebkurā citā jomā. Ja, atkal, kas kuram interesē. Bet izprast un saprast, no kurienes bailes nāk, ja, tā pārliecība. Mums jau dažreiz, man vajag būt pārliecinātākam. Viss super, bet no kurienes nāk bailes? Ja, un kāpēc viņas nāk? Un atkal, tas mums tajā vāveres ritenī atrast to pauze, tagad padomāšu par sevi, vai grūti. Bet tās prioritātes, atkal tās robežiņas, ko mēs nospraužam, ja mēs gribam būt bišķi savādāk, tad mums jāliek sevi tajā pirmajā vietā. Nepavēl tā krūzīte, ja viņa ir tukša un tu esi izsūkts, tur man nevienam vairs nevar iedot. Ja tā krūzīte ir pilna, es jau kaut ko varu sākt domāt un kādam kaut kur arī kādu citu var padzirdīt. Tā kā tāds piķers jau pie domas, kas tad ir tas, ko es vēlos un kāpēc. Es sevi savās sesijās, kad es esmu kaučoju, es uzstājos, esmu 1-uz-1 kaučoju, es braucu uz skolām, uzstājos ar savu prezentāciju firmās un tā projām, un tad es vienmēr smējos, es sev sauc par kāpēcīti, ka tev ir jāsaprot kāpēc. Ja tu nezini kāpēc, tas būs tāds pa virsiņu. Tu noslaucīsi tos puteklīšus, to nezālīti izrausi, bet tu nebūtu tās saknes, nesaproti to būtību, saulīt uzspīdēs, uzslīdēs, tā zāle ātri vien būs apakaļ. Jā, tā kopumā, tas, ko es pierakstīju, tā 5 punkti. Tā pirmais - uzsākt, otrais - saprast to virzienu, tā uguntiņa, kurā doties. Tad ir trešais - mērķiecīgi tur doties. Un tas ceturtais ir, kā tad uzlādēties, ja? Tad laiks sev, ja? Kas tev tad patīk darīt. Un tad piektais, kas būtu tas tā kā ideālais iekšējā sapratne. Ja? Tas pirmais pa lielam ir pārliecība uzsākt. Kā dažreiz, ja tu nezini, ko uzsākt. Kā tu sēdi un bāc, ko vispār, kur. Tad tev vajadzīga pārliecība vispār kaut ko sākt. Tā mazais, pastīšos kaut kādu podcastiņu, vienkārši kaut ko, ka man kaut kas ir jāmaina. Jo mēs tik daudz vienkārši tajā ritenī maucam, ir kā ir, ir jau labi. Ka jautā, kā iet, iztikt var. Man tagad liekas, kā tā var būt, ka tu dzīvo, ka iztikt var. Un es esmu pilnīgs vainīgs, esmu tā dzīvojis ļoti ilgi. Ja? Tagad man liekas, cik žēl kaut kādā veidā, ka tu dzīvo savu dzīvi. Iztikt var, kaut ko mācos, ir jau ok. Bet tā dzīve ir tik maza, tik īsa. Un mēs varam tik daudz iegūt. Tagad mūsdienās reku cilvēks, jo ir fantastisks uzraksts grāmatiņu. Tādas iespējas pa lielam. Ja? Mēs vienmēr, ko tad es Latvijas spēlē kā pelēt, ko tad es būs jau labi. Kaut gan atkal daudz citas labas pilnīgi iespējas ir. Tā kā jā. Un tas ir kopā. Nevar būt tikai viens. Vai es tikai maucu, vai es tikai saprotu. Jābūt tā kā pa posmiņiem un jāliek viņš visu kopā. Jā, tieši tā. Jā, tu teici par tām iespējām, ka mēs tā kā, ko tu tur latvietis, bet tur ir tā lieta, ka visi tā domā. Un ka izrādās, ka nav nemaz tik grūti kaut ko sasniegt, jo tāpēc, ka visi tā arī iet tā kā, tu teici virspusē, kaut ko darām, bet ne pilnīgi un nekā no sirds. Un mēs kaut ko bišķiņ, kaut kur visu mākam, bet neko tad tā arī īsti. Jā, un mās, ka daudz kur nāk tas pašvērtējums, paškritika. Ko paškritika? Pašvērtējums mums vispār dažreiz ir daudziem zems. Un kaut kādā brīdī, pieņemsim, man vismaz situācija bija tāda, kad es saprotu, ka man vienkārši gribējās mācīties priekš sevis. Kas tad man mācīja vienam, jo man tur gāja visādi lietiņas. Es vienkārši priekš sevis.
Un tad beigās aizgāja, kā to, ko es sev vienkārši padalīšos. Man nebija aģenda, ka pieņemsim, vai tur tagad es braukāšu apkārt pa Latviju, pa skolām. Kas tas tāds? Redzēs. Vienkārši varbūt kādam noderēs, vienam varbūt noderēs. Un tur nav nekāda prešara. Ja vienam patiks, superīgi. Nekas jau tur tāds. Tad tas viss aiziet kaut kādā veidā. Ka vienkārši tu dari kaut ko, kas tiešām tev sirsniņā ir tuvs. Jo, ja mēs darām tikai kaut ko, lai kaut kas sanāktu, tad tu uzliec sev to spiedienu. Ja tu vienkārši dari, tāpēc, ka tev patīk un tev liekas interesanti, un tu izzini un audz. Ja tu izzini un audz, tad atkal daudz kas cits atverās visādas durvis, un tu jau vari jau interesantāk jau darboties. Jā, es par to arī daudz runāju. Nē, tādā ziņā. Es vienkārši rādu, ka katram ir sava recepte. Jā. Katram ir sava recepte, kad pieņemsim, mans ceļš nav tavs ceļš, un tavs ceļš nav mans ceļš. Pamatā to, ko es saku, un kuriem skolotāji iepriekš teica, ka jāsaprot, kāpēc tu to gribi. Ja, un kāpēc bērni nemācās, viņus grūti piespiest mācīties, kas arī visgrūtākie skolēni, kuri tā kā nesaprot, priekš kam viņa vajag. Jā, tieši tā, vai nu mammai, vai nu tētim, vai kaut kāds ārējs iemesls. Un tāpēc, jā, kā teicu, rodas tas kaut kāds ārējs spiediens, mēs paši sev nospiežam. Un tieši tā jāsaprot, kāpēc mēs to darām. Jāsaprot, jā. Un ja tu nesaproti, kur darīt, ja tu saki, ja, tā kā tu teici, vienkārši sākt, jā, un atrast. Jā. Reiz, kā mums jau arī, ir jau tā, tas jau kā baigi skaisti tā izklausās, vai ne? Tu gribi kaut ko sākt, bet tur mutarīte vai, piemēram, mamma, tētis un kaut ko tur, davai, aiziet, tev šitas jādara, jāmācās uz desmitniekiem, nemācās uz desmitniekiem, jo kreidī vispār viss slikts punkts LV. Tas ārējais faktors jau ļoti smuki spiež, vai ne? Tā kā tas, tas tā forši izklausās kaut kādā veidā, bet dažreiz mums patīk, vai nu šitā, vai nu nekā. Kad varbūt tajā esošajā situācijā, kur tu esi, kur pagaidām varbūt vēl tu neredzi kaut kādu izēju, tu vari lēnām sākt testēt tās lietas, kas tev patīk. Piemēram, tā pati skola, ir jāmācās, tāpēc, ka ne jau, kad varbūt tu būsi matemātiķis vai tur kaut kāds baigais filozofs vai kaut kāds rakstnieks, tu vienkārši kustini savu paurīti. Ja, tu kustini savu, tu attīsties, darbojies, un tu jau pat dažreiz neapzinies, kas ir tas rīks, tas skills, kas tev noderēs dzīvē. Un kaut kādā veidā, ja tu mācies, rakstīt, lasīt, un matemātika, un vizuālā mākslas, un vispārējais, un tā projām, vienkārši pasties, kas tev patīk. Vai tev patīk, tāpēc, ka skolotājs tev patīk, vai tev patīk, ka vienkārši man patīk zīmēt. Tur kaut kas ir. Ok, smuki dari savu lietiņu, un varbūt ir kaut kāds kursiņš, varbūt ir kaut kāds hobijs, kur tu vienkārši vari paskatīties YouTube, ir skaists, kaut ko paglaznot, kaut ko kā tas attīstās, tev patīk vairāk to lietiņu. Ja? Tā kā maziem solīšiem, mīlīši, ja es kaut ko varu teikt, tad tas ir ieteikt, tas ir maziem solīšiem. Nav jālec rispatni uzreiz ārā pa lidmašīnas, ja tev bail no augstuma. Nolec no 10 centimetriem. Ja, uzkāp uz kastītes, ja tev ir bail no augstuma, uzkāp uz 10 centimetru kastītes un nolec. Nav bail. Ja? Ok, kāp uz 20 centimetriem. Tik tālu tu tiks, kamēr jau tev būs pavisam, tu jau būs pieredze pie kaut kādām lietiņām, un tu varēsi jau drošāk likt iekšā. Jā, tieši tā maziem solīšiem, ja mēs tā skaisti runājam, kas ir jādara visu to, ja, bet īstenībā tas ir ilgs process maziem solīšiem. Jā. Parasti filmās ir 3 years later, 3 gadi vēlāk, un pēkšņi kaut kas notiek. Bet dzīvē ir reāli, ka tie 3 gadi arī ir jānodzīvo. Redzam, tas mazās daudz, kas mums pieņemsim tieši jauniešiem, visiem mums. Mēs vienmēr esam hoķītī sevišķi, kā mēs sākam spēli, ir uzdevums svinēt spēli. Tad ir 60 minūtes, kurš uzvar, tas uzvar spēli. Ja, kurš iemet vairāk vārtus, mazāk ielaiž. Super, viss skaidrs. Un mums daudz dzīvē vienmēr ir mērķis. Tātad man ir pēc 12 gadiem jābeidz vidusskola, man tur man šitas ir jāizdara, man tur tik jānopelna, kas vienmēr ir mērķis. Un, ja ir kaut kāda lieta, kas tev patīk, pieņemsim glaznot vai pieņemsim rēķināt, tev vienkārši tas patīk darīt. Un mēs vairs nekoncentrēsim, es savā būtībā mēģinu to transformēt uz savu pauri, nevis uz gala iznākumu, bet uz procesu. Ja man vienkārši patīk glaznot, man nav tagad tūlīt jābūt uzreiz Picasso vai vēl nezinu ko. Es mierīgi varu vienkārši baudīt to procesu un redzēt, kur tas aiznesīs mani.
Zin kā jauniešiem, jums kā skola un tam līdzīgi, lielajiem, zin kā dažreiz ir, ko es tagad varu zīmēt, man taču jāpelna nauda. Un ne jau, ka tev tad jāmet darbiņš nost. Ja? Brīvajā brīdī tavs hobijs, tu vienkārši glezno, pamācies klāt kādu kursiņu, kā labāk glezno, un kaut kādā brīdī tu teiks, smuks glezniņas. Kaut ko padomāšu, ja kaut kur Instagramā, baigi patīk, kurš tu gribi nopirkt kaut ko varbūt pēkšņi. Un tā dzīvība lēnām transformēsies kaut kādā veidā. Neuzliekam sev to spiedienu. Vienkārši nav tas viss vienkārši. Bet kaut kādā lēnām un atkal baby steps, tas nenotiek vienā dienā. Mēs joprojām kāpjam šiem grābekļiem un joprojām nav tas pārsteigums, tas ir pilnīgi normāli. Es pilnīgi pieņemu to, ka šis ir process, never ending story. Bet ja tu to baudi, tas process ir daudz foršāks. Un tev nav tas deadline. Man pēc 10 gadiem jābūt kaut kādam tur jodam, kas tur tagad zaļš vīriņš, kas ir jau virs zemes peldu un visi viņam ir sakārtots. Nē, forši es atbrīvojos no šīs nastas un vienkārši redzu, kur man tas ceļš vedīs. Un ja es kāpēc viņš rītā esmu jau kaut ko iegūs, saticies ar foršiem cilvēkiem un kur atkal kaut kādas lietiņas man iedrošina, pieņemsim, kad uzrakstīt, sadomāju rakstīt par savu grāmatiņu. Kur viss cilvēks izdarīs, super. Tas man jau pa procentiņu aiziet tālāk, kad es ar to varu izdarīt. Jā. Pamazam, un beigās tas ir daudz. Un to tu vari ņemt, vai lasīt grāmatas, vai skatīties kaut kādus interesants video, YouTube, TikTok, Instagram, TikTok, jebkas. Tur ir labas lietiņas, ko var pamācīties. Tieši tā, tas, kas patīk. Man arī no sākuma, pirms es sāku likt tieši pa matemātiku video, man bija savs kaut kāds YouTube kanāliņš, kur es vienkārši filmēju, montēju to, kas man patika. Es to varēju, man vienalga, man skatījās vai neskatījās. Viss sākot no kāršu trikiem līdz Rubika salikšanai, līdz visādām video spēlēm vienkārši, jo man to patika darīt. Un kurš te būtu domājis, ka šis atspēlētos beigās dzīvē? Ja? Jā, tāpēc es saku, ja tev ir pamatdoma darīt kaut ko, lai nopelnītu naudu, diemžēl daudz, kur tas aizies neceļos. Ja tev ir doma palīdzēt sev vai palīdzēt kādam citam, un tev vienkārši tā lieta patīk, protams, katrai lietiņai būs garoziņa. Katrai lietai, kā tev patīk filmēt, tāpat jāmontē un kaut kādas lietiņas, kas ir varbūt ne līdz galam patīk. Ja tev patīk pats process, tad kaut kādā brīdī viņš tāpat tevi noķers un apbalvos tevi. Dzīvība ir mūsu enerģijās. Viņa ir. Ja tu nepavēldi, piemēram, tās vizualizācijas un vispārējais, ka Paulītim nav līdz galam īsti, viņam ir vienalga, vai tu redzi, vai tu iedomājies. Viņam tā informācija ir viena. Un ja tu sev ieprogrammē uz kādām labām lietām, tev labās lietas arī notiks, jo tavs ķermenis jūt to visu. Tu jau apzināti vari kaut kādā veidā veidot to labo pasākumu. Un kā es dažreiz smējos, mums ir iespēja, mums ir kapacitāte kaut kāda ir ķermenim, Paulītim, pieņemsim, tur 10. Un tev ir 10 ar kaut kādu negatīvu vai 10 ar kaut kādām problēmām, ko nevar atrisināt 10. Un ja tu neiespiedīsi iekšā kaut kādu, tā gaļmašīna, ka tu iespied to gaļiņu iekšā un nāk ārā, ja tu neiespied to labo un nevairo to labo, tas sliktais tur paliks. Bet ja tu liksi to labo iekšā, tas sliktais pausiem nāks ārā. Un kaut kādā brīdī tev tajā paulītī paliek arvien labākas lietiņas, iedrošināšanas lietiņas, kā tu vari atrisināt. Un tu vari lēnām, atkal maziem solīšiem, pa bišķim, izdomāt, kāds veids dara tieši tev, kur tu atkal to labo var sevi vairot, un tad jau ar tie solīši notiek. Jā, skatītāji, ļoti svarīgi, jo to visu piefiksēt. Šis tiešām ir tāda informācija, vienkārši, nezinu, tur 100,000 svērta reāli. Bet zin kā, tas jau arī dzirdēt viens man ļoti ilgu laiku bija. Es klausījos, gudrs vīrs runājot un viss baigi skaisti, bet es no tā neko nedarīju. Zin kā, mums dažreiz vajadzētu to darīt. Kas ir tas? Un tad atkal, piemēram, tas mazākais soliņš, ko es varētu pašu mazāko, kas varētu būt? Man ir 5 minūtes. Jā. Es varu, piemēram, atrast kādu motivational speech vai kaut kādu par kaut ko, kas, piemēram, emocionāli veselīgi varu, vai TED Talk, 5 minūtes nosies. Cik daudz man ir laika? Jā, ok. Sāk ar to. Man ieteica viens podcastu. Es, piemēram, izmācījos Amerikā, esmu Jay Sherry coaching school. Viņam ļoti populārs ir podcasts. Lūdzu, Spotifyā. Vienkārši iemet austiņus, visu klausās mūziķiņu, paņem jau kādī 5-10 minūtes dienā, vienkārši paklausies podcastiņu. Jā, super. Un tas jau, kā mēs maizīti izaudzējam? No kā maizīti nāk? No graudiem. No veikala? Jā, no graudiem, tieši tā. Un kas ar graudiem jādara, lai maizīti izaugtu?
Jāiestāda, tieši tā. Un tas ir viens mazs struntiņš, pa lielam, ko mēs ieliekam zemē. Apsējam ar zemīti, uzlējam ūdentiņu, saulīti, kas kaut kā, un viņš izaug. Un arī šeit, pēc būtības mēs iesējam sēklu. Kaut kas tev interesē, vai tas ir pa mākslu, vai tas ir pa matemātiku, sekoju Ernestam, TikTokā. Tas ir kaut kas, kur es iesēju to labo domu iekšā, kas man pēc tam nāk ārā, kas pēc tam izaug. Viņi ir, nevar būt tā, ka tu iesēsi, un neko, saule nebūs, ūdens nebūs, un neizaugs viņi. Bet ja tu viņu vēl patīšus Ernests, vēl tam pasakošu, pats kaut ko padarīšu, pamācīšos pa maziem solīšiem, tev nav tā dzīve kardināli jāmaina. Tu vari lēnām sākt uz to virzīties. Jā, pie tās tā kā, pie tā, ka, ja tu vienkārši tā kā noklausies un nemaini neko, tad varbūt jau tu neesi mācījies. Tā kā es saku, ka iemācās tikai tad, ja maina savu rīcību tādā veidā. Es pilnīgi piekrītu, bet zini kā, arī tā noklausīšanās ir sēkla. Noklausīsies vienreiz, nezinu, varbūt tev Jēkabs neuzrunās. Atnāks Pēterīts, atnāks Jurīts. Pats Jurīts pateica to pašu domu, ko Jēkabs Vērnas, bet bišķi savādāk. Es klausos, šoreiz man tā kā izķēra. Klausos, zinu, kā rītā es gribu baigi skriet, gribu baigi sportiskais. Bet man tā besīgi kustēties un vispārējais. Zinu, kā man rītā man ir 1 minūte ar skrējriteni, 5 minūtes ar kājām. Štrunca visu, rītā aiziešu 5 minūtes ar kājām. Pavisam vienkārši. Tik mazas lietiņas var mainīt visu to tavu paradumu. 5 minūtes pastaigāsies visu laiku, vienalga, kas 5 minūtes pastaigājies. Ok, es varu 10 minūtes pastaigāties. Un tas lēnām aizķer tā kā mazo bziltiņai āķīts aiz lūpas, piecērt, un viss, tu vairs neko īsti nevari. Tāpat būs kritumi. Tāpat tu pabrauksi uz skrējējienu. Bet tāds vēl viena lieta, kas ir ļoti, ļoti mums sit atpakaļ, ir tas, ka mēs sev dušījam, mēs sev spiežam. Kā es tā? Es sev pateicu, ka es tagad 5 minūtes staigāšu. Un es tagad vienu dienu nestaigāju. Un mēs sākam sev presēt. Tiklīdz tu sāc sev presēt, tā sistēma atkal tas negatīvais. Un viņš pēc būtības to ieradumu, viņš viņu dzēš ārā. Līdz ar to, ja arī tev vienu dienu paslīd kājas, viss kārtībā, Jēkab, viss labi, rītā vienkārši paņem viņu atkal pastaigāt. Nesnāk 5, paņem 3 minūtes. Paņems 3 minūtes, tic man, tu tās 2 minūtes pieliks klāt. Tik vienkārši nemočīt sev kaut kādā veidā. Un, protams, tā kā tu saki, ja tu nepaklizēji, tev viņa nav, bet ar kaut ko man bija, es 2 gadus klausījos podcastu, gadu es izmācījos life coach, un tagad es lēnām mēģinu attīstīties. Tas nenozīmē, ka tagad vienu dienu es iedomāju, un viss, ja es to neizdarīju, viss slikti, .lv. Un tas es to sāku 40 gados. Tā kā nav arī timeline. Vai tev ir 18 gadi, vai tev ir 16 gadi, vai tev ir 60 gadi. Vienkārši kā tu, un tev nav jāsalīdzina. Ernests ir suprīgs, viņš jau ir saraksts grāmatu. Jēkabs, Johaidi, kā tā, tev vēl nav grāmata. Arī, man katram savs laiks. Man ir tas, kad man viņš iedvesmo. Ernests man iedvesmo, un jūs rakstīja grāmatu. Pats tik fantastiski mācīts. Es vēl ko prieku viņu izlasītu. Un paties, kā es to varu implementēt kaut kā savā lietiņā. Līdz ar to visu laiku attīstos. Jā, skatītāji, to ļoti labi var pārnest uz mācībām. To pašu, kur par to skriešanu, jūs gribat saņemties, ja jūs zināt, ka būs tā matemātika, kas jums nepatīk, bet jūs izdomājat, ka jums dzīvē viņu vajadzēs, jūs gribat tur pabeigt skolu labiem vērtējumiem, lai jūs varētu tur iet, kur jūs gribat uz to skolu. Jūs saprotat, ka jums to vajag. Nevar saņemties. Un tad tieši tā, sāk ar 5 minūtēm, 5 minūtes vairāk pievēršamies matemātikai, bet tad sakoncentrējamies 5, nomācamies, tad uz 10. Un tad vienu dienu nesanāca tieši tā, bet tas nenozīmē, ka sevi ir jāskalda, jo jābūt patīkami, ka tu sāc, nedrīkst tā sasaistīt to procesu ar negatīvo. Redzi, piemēram, ne jau, ja man nepatīk matemātika, būs grūti, var mēģināt atrast kaut kādus veidus, piemēram, kā tavējais, kā interesanti to izdarīt. Bet tā pašā laikā, piemēram, ir tā, ka man nepatīk, bet, man tas ir jāizdara. Tad, piemēram, uzliek, ok, tagad vislabākais mācīties, es domāju, ka tu man piekritīs, ir 25 minūtes. 25, vislabākais, ko saka, ir 25 minūtes mācīties, 5 minūtes pauzīt. Pa tādiem nogriežņiem, tas ir zinātniski pierādīts. 5 minūtes iedomājies, piemēram, tagad man ir 25 minūtes mācos, 5 minūtes, kas ir tas, ko es gribētu darīt? Bet tā, ka man pilnīgi vienalga, ko es gribu darīt, kas man baigi patīk.
TikTokā sēdēt. Vienkārši dedzināts tas man tāds aslots. Ok, 25 minūtes mācies, 5 minūtes TikTokā. Apbalvo sevi. Ja? Ar to, ka tu tagad bišķi saņemsies, bet 5 minūtes tu bez kaut kādiem sirds pārmetumiem tu drīksti, nevis tas ir slikti, bet tu drīksti 5 minūtes sēdēt TikTokā. Lūdzu, bet 25 nomučī. Un tad tev tāds balviņa, nezinu, baigi garšot, piemēram, šitā varētu būt tik garšīgi šokolādīti. Pats, un es gribu viņu. Viņi ir izkusus pie manas karstās tējas. Tu šo es nevarēšu apēst. Bet pieņemsim, labi, es viņu ēdīšu, un es viņu drīkstu apēst. Vispār bez sirds un barnes viņu drīkstu, un es nekļūšu resns un nekas. Es drīkstu viņu apēst. 25 minūtes pamācos. Noliec sev priekšā, 25 minūtes nomučīju, vienkārši noliek grāmatiņu nost, attais vaļā un vienkārši izbaudu to procesu. Tā kā apbalvo sevi ar kaut ko, kas ir tavs, ko tu gribi darīt, vai pieņemsim, tu dienu nomācies un vakarā tev ir, nezinu, stundiņu, 2 plaisītas. Vienalga, kas tas ir. Jā, kas ir tavs, kas tev ļoti, ļoti gribās padarīt. Un sarunā ar sevi, ka tu varēsi izdarīt to, tu izdarīsi šito. Jā, tas ļoti interesanti, jo tieši to arī teica matemātikas skolotāji par mācīšanos. Jā, tad saņemamies, ja to konkrētu laiku piesēžamies, nofokusējamies, un tad atpūšamies, jau apbalvojam, tad atkal fokusējamies un apbalvojam. Fizioloģiski. Tas ir matemātika, dzīve, vienalga, kas tas ir pa lielam rakstu grāmatu, vienalga, kas tas ir pa lielam, ko tu dari. Fizioloģiski vienkārši tam paurītis, viņš nogurš pēc tam 25 minūtēm. Ja tu nevari, ir jau tā, ka tu nevari ņemt, piemēram, tevi sapulces, un tu nevari ņemt 25 minūtes. Es tagad pauzēšu mūsu sapulcītē, tagad mēs visi sapultīsimies. Tad vismaz mēģinām, piemēram, 45-50 minūtes un 10 minūtes, piemēram, paņem pauzīt. Arī ne tā vienmēr sanāk. Tad skatāmies, kas ir tas, ko mēs darām, un kad mēs varam iedot sev to pauzīti. Ja? Ir labākais variants, plāns A, plāns B, plāns C, bet lai nav tā, ka tu 8 piesēdies un uz 10 tu nomučī. Ja? Tev pēc 2, 3, 4, 5 stundām tā produktivitāte gājies lejā. Jā, tu močī, tu esi nomučījis 12 stundas, ko tu esi izdarījis? Ja? Uz to procentiņu. Un tā kā nevienmēr vajag strādāt smagi, vajag strādāt arī gudri. Un nevienmēr tas sanāk. Un atkal ir labi padomiņi, viss baigi skaisti, kā to dabūt realitātē. Labi, tagad sasaistot ar mācībām. Ko tu teiktu sportistam, kas pasaka, ka viņš nākotnē būs sportists un matemātiku nevajag nemācīsies? Es pēc 12. klases domāju, ka es arī vairs nemācīšos. Un kad vispār mācīšanās ir priekš jefiņiem, ne jefiņiem, bet es esmu hokejists un vispārējais. Un man iemeta dzīve, bija iespēja braukt uz Bostonas universitāti, mācīties universitātē Amerikā, kur par mani maksā 45,000 gadā. Tā kā numur 1 nekad nevar zināt. Mūsdienās jau maksā 80,000 gadā, kas ir apbrīnojams cipars, vienkārši man smadzenes sprākst. Un ja es kā sportists būtu nometis to skolu pilnīgi malā, man bija jābūt vidējām aritmētiskajam, lai tiktu skolā. Paldies Dievam, es izturēju un sadabūju, mācījos vidusskolā tik tālu, ka man tiešām pēc būtības pēdējā punktā es ielaicu iekšā, lai tiktu uz universitātē. Un universitātē, protams, skola, un es darīju to, kas man patika, balītes, hoķis, un man sasējās tas sports tieši ar skolu. Un skola bija viena no labākajiem veidiem, kā tikt piemēram uz to NHL, kas ir augstākais līmenis hokejā, jo arī tie, kas draftē, viņiem skola patīk arī labāk, jo viņi zina, ka cilvēks nesēdēs junioros vai kaut kādā tādā, kas ir tikai hokejs, un nedzēsīs savas smadzenes, bet viņš attīstīsies kā cilvēks, viņam būs labs treniņu process, un tur viss ļoti smuki notiks. Tā kā tas bija tāds ļoti, ļoti svarīgi lietiņa. Zin kā, visos sportos vienmēr ir kaut kāda veida taktikas. Vai tur, pieņemsim, hokejā mums tur ir 1, 2, 2, vai tur tādā, protams, tev ir jāsaprot, pieņemsim, kur tu slido, kur tev ir jābūt. Es saku, tev jābūt tam paurītim diezgan tādam, viņam jāstrādā tam paurītam, lai tu tiktu līdzi. Un jebkurā situācijā, vai tas ir basketbols, futbols, tā pašā laikā, pieņemsim, arī vieglatlētika, tev ir jāzina precīzi, kā tev jāskrien, lai tā rociņa iet uz šejienu un vispārējais. Un ko tā matemātika pēc būtības trenēs, bet man varētu pateikt, to prātu asumu jau viņš trenē. Ja? Un tas nav, lai tu mācētu izreikināt, cik ir 2 + 2. Ja? Bet tas vienkārši attiecīgi tam līmenim tu trenē prāta asumu. Tad, kad tev pienāks vajadzības sportā prāta asums, norēģēt īstajā brīdī un izdomāt, kas ir jādara, vai tas ir sports, vai tas ir kaut kāda viedlieta, vai tu ir ātri, tas paurītis strādā. Un tu vari pieņemt pareizo lēmumu. Kaut kā tā. Vismaz man liekas.
Es nezinu, vai Jā, taisnība. tā tas ir. Matemātika daudz ir. Jā, kad tu tikko sāc apgūt kaut kādu lietu, tāpat kā arī hokejā, kad tikko tev tā jauna kombinācija, un tā kā tur pirmo reizi te uzzīmē, un tad vienmēr, kad visi spēlētāji sāk tur riņķot, ja kaut kādā 1-2-1, tur vienkārši panika sāks, kas notiek, ja līdz to dabū gatavu. Un tāpat arī matemātikā, ja no sākuma tu tur kas notiek, kas tie pa skaitļiem. Ja? Bet tagad tu rēķini pietiekami daudz, tad ir viens brīdis, kad tu vari atrisināt to uzdevumu. Bet tagad, kad tu esi pietiekami izpildījis, parādās tāds kaut kāds ne no kurienes, ja tāda trešā maņa, ka tu jau ieraugi uzdevumu, tu zini plus mīnus atrisinājumu. Tas arī hokejā, kad tu pietiekami daudz tās epizodes izspēlē, kas ir treniņos, tu jau vari pareģot nākamo. Un tas arī ir saskatīt sakarības, kas ļoti sasaistās gan ar hokeju, gan ar matemātiku, pareģot to nākamo kustību. Ja? Un tad, tu jau redzi, ja kā pretinieks jau slido tur, un tu zini, arī ripa jau būs tur, un tu jau esi jau gatavībā klāt, un lai varētu izdarīt pareizo lēmumu. Tas mās ir viens no lielajiem, kad treniņos tu vienmēr mēs runājam, strādā smagi, lai spēlē ir viegli. Un tu jau uztrenē to savu zemapziņu un savu ķermeni, kad pienāk spēle, tu jau pat nedomā vairāk. Kur tev jābūt, ka tev jau tas ķermenis norēģē? Vai tev tur tas, jo tu esi tik daudz to izmalis un tik daudz sapratis un izpratis, un tas ķermenis pilnībā viņš zina, par ko ir raidījums. Un es domāju, ka vai tas ir hokejs, vai tā ir matemātika, vai tas ir pilnīgi kas cits. Ja tu esi pietiekami daudz apzinātu laiku pavadījis ar jēgpilnu, nevis vienkārši tā kā smagi, ja? Nevis smagi, bet tieši otrādāk, ja? Pareizi, kaut kādā gudri. Tam ķermenis un paulis un vispārējais pēc tam jau būs daudz vienkāršāk arī piemēram, kaut kādās situācijās vai prezentācijās vai darbos un vispārējais, jo tev būs. NHL treneris viens no ļoti skaisti arī pateica, ka pēc būtības pārliecību var nopelnīt. Darot šīs lietas ikdienā, saprotot un vispārējais. Un slavenais tenisists vēl tas mums arī teica, tu vari, zini, ka 10 000 stundas mums ir. Jātic, ka 10 000 kaut kas jāizdara, lai tu būtu profesionāls. Viss jau beigas skaisti. Tu jau vari 10 000 stundas vienkārši atvainojies pa izteicienu, tu pa kaut ko darīt. Ja tu vēl tajā ielaid 10 000 domu tajā lietiņā, pilnīgi cits līmenis. Ja, un te jau ir tā lietiņa, ka tu vari vienkārši kaut ko rēķināt, bet ja tu tiešām pieslēdzies tam jautājumam un tiešām gribi kaut ko saprast, izprast, un kā tas man var palīdzēt, tev būs daudz lielāka jēga un jauda visam palielam. Tas pats arī hoķītī. Tik daudz mums ir, slidoju, kaut ko daru, bet esmu pilnīgi kaut kur citur. Viņš nekad nebūs tas spēlētājs, kā pieņemsim tur Crosbys, kas ir, vai McDavids, kas ir, viņi ir iekšā tajā, viņi izdomā, saprot, mēģina izprast to katru lietiņu, kurā viņi lietā, ko viņi eksistē, ko viņi dara. Tā kā jā, viennozīmīgi. Jo pa lielam jau veiksmīgs jau var būt jebkur, un to milzīgo naudu var pelnīt jebkur. Bet tev vienkārši jāizvēlās tas viens, kas tev patīk, kurā kaut vai tu pa brīvu vari strādāt tajā virzienā, un tad, kad tas būs izdarīts pietiekami ilgi, ar laiku un domu, tad, Zini kā, mums ir tādi apbrīnojams divas tādas galējības. Man vajag naudu, nauda ir viss. Un tad cilvēks saka, nē, man naudu nevajag, esmu laimīgs tāpatās. Nav tā. Nauda ir svarīga mūsdienu ikdienā. Naudiņa ļoti var palīdzēt kaut kādas lietas īstenot, tas, ko tu vēlēsi. Un pareizi, tā kā naudiņa ir. Jautājums ir, kādas ir attiecības uz šo naudiņu. Bet tā pašā laikā kas ir tas, kāpēc tu to dari? Un Jimam Kerijam bija tāds teiciens, viņš tiešām novēla visiem kaut kādā veidā. Viņš teica, es ļoti ceru, ka visi nopelnīs miljonus, būs slaveni, lai saprastu, ka tur nav laime. Ja? Un tur ir tas skaistums. Un, protams, kad mums tas sociāli tīklā, ka tam tur ir mašīnas, Ferrari, tam tur ir tāda dzīve, tāda dzīve. Tas tur nabadzīgs, vienkārši nelaimīgs nabadzīgs sēž viens pats savā mājā un jūdzās nost. Tā kā atkal perspektīvas, ja? Kas ir tās vērtības, ko vai vecāki ielēm bērniem, vai jaunieši domā, kas tad ir tas, ko viņš vēlas, vai to piķi, vai tas piķis darīs to laimīgi, ja? Vai, ja ir piemēram tas 1000, vai 10 000, vienalga, to baigā balīt, tu biji kopā, bet tu pēc tam jūties labāk, tu esi kaut ko iegūst no tā pasākuma, vai tu vienkārši nobalējies un ar to arī viss. Tā domāšana, atkal, ja bišķi jāplašina, kas ir tas, ko tu gribi dzīvītē. Ja, un tas kaut kādā veidā man ļoti patīk tas zirdziņš ar klapenēm,
un viņš iet uz kaut kādu vienu savu, tur es eju, man ne pa labi, ne pa kreisi, man vajag naudu, miljonus. Tad kaut kādā brīdī tomēr atvērt tās klapenes vaļā un pasaka, reku vispār kaut kādu kānu, reku pļavus, un vispār pārāk skaistā tur. Un es gribu varbūt tur tikt, man gribās naudiņu, bet es varu baudīt to procesu, kamēr es tieku līdz tam procesam. Ja? Un jautājums, kāpēc es gribu naudu? Zini, kā mums vienmēr ir, es gribu naudu, gribu mašīnas. Kāpēc es gribu naudu? Tāpēc, kad tad man būs kaut kas tur. Un diezgan daudzi, pieņemsim, aiziet līdz tam, ka viņš brīvība. Un vai tiešām kaut kādā, pieņemsim, vai brīvība, vai patstāvība, vai viņš varēs noteikt pār pārējiem, ja viņam ego kaut kur strādā, viņš grib būt valdonīgs. Kas ir tas pamatbūtība? Kāpēc naudiņu vajag? Un kaut kādā brīdī tev sapratīs to, ka tā vērtība, brīvība, tev to nauda nenopirks to brīvību. Tāpat tev būs piesiets pie kaut kādiem visiem galdiem vai pie kaut kādām atbildībām, un tu nekad nebūsi arī tādi brīvs. Mums tā ir iedoma. Ja? Tā kā izprast to sevi un to būtību, kas tad ir tas, kāpēc tu gribi to naudu? Ko tu no tā iegūsi? Sēdēs un neko nedarīs? Nē, droši vien, ka vēl vairāk strādās nekā tagad. Ja, sēdēs kaut korporatīvā pasaulē vai vēl nezinu ko un dedzināsi visu savus emocijas, visu savu paurītu un vispārējo. Atkal, ja, tad kas mums patīk? Un tad, kad tu darīsi, tas, kas tev patīk, tu būsi ar visu savu būtību iekšā, un tas, kas tev patiks, ko darīs, tev viņš daudz labāk arī sanāks. Un tad, kad tev viņš daudz labāk sanāks, daudz vairāk tu baudīsi, un tu būsi pats cilvēks daudz piepildīgāks un laimīgāks. Un tici man, tu arī to nopelnīsi. Cik tev vajadzēs? Jā, nu skatītāji, cik ļoti. Kas liekas, ka matemātika, dzīve un hokejs viss attiecās uz vienu to pašu, viens attiecās. Tāpēc, jā, tā kā matemātika, kā zem nosaukuma matemātika, ja mēs tā kā dzīvē īsti tā kā varam arī tieši zem nosaukuma matemātika neizmantot, bet tie skili, tā domāšana, ko attīsta matemātika. Iedomājieties, kā video spēlē. Ja? Jums ir kaut kāds savs tas tēls, un viņam ir tie experience, pieredzes punkti, un viņam tur ir, domāšanas skills, ātruma skills, matemātikas skills, loģiskās domāšanas skills. Un kur mēs redzam, ka matemātika attīsta tik daudz tos dzīves, tos skill punktus, tos experience punktus jūs dabūjat. Un būvējot vienu uz otru, viss ir ļoti, ļoti saistīts. Viss ir viens, viss ir pilnīgi viens. Vienalga, kurā jomā tu esi vai kurā tēmē tu esi, visiem ir vienādi kaut kādā veidā pārdzīvojumi. Un katrs tiek ar viņiem galā kaut kā savādāk, kā viņam vajag. Bet jā, un tad liekas, ka mums vajag atdalīt kaut ko, bet tā pašā laikā mēs varam viens no otru mācīties un atkal augt kopā. Nu, brīnišķīgi. Un, vai mēs daudz runājam par to, kā matemātika varētu palīdzēt sportam. Varbūt otrādi, ko sports trenē, kas varētu palīdzēt matemātikā? Vispār, piemēram, mums ir tagad tiešām tādu mācību spēja, kas ir LearnFit, tas ir rīta rosme no rītiem, kustība caur prieka prizmu, kur mazinās kortizola līmenis, un ar to veidojas daudz labāk. Bērns var iet uz stundām, un viņam veidojas savienojumi, viņš labāk mācās, agresija mazinās, liekais svars mazinās, atzīmes uzlabojās. Ar to pa lielam sports izkustoties, tu vari būt labāks matemātikā un atkal jebkurā citā dzīvē. Un tas pats arī, ja tu izkusties un tu nodarbini savus smadzenes, un esi matemātikā vai kurā citā lietiņā, tu atkal vari būt labāks sportists. Tā kā mācība, ka nav vienas patiesības. Nav tikai es vai tikai tu. Vienmēr nav melns un balts. Vienmēr ir pa vidiņu. Un kā mēs varam atrast tas, kas strādā man, un kā es varu kļūt labākā versija. Jā, tieši par to veselīgu sportu es arī tev rakstīju. Ja, viena nodaļa speciāli veselīgs dzīvesveids, ja, tas nav tas, ko domā un kā tas par saistās ar matemātiku. Ja, bet tieši tas pats, mēs esam organisms, ja, mēs esam visi kopā. Un, tā kā ja organisms jūtās labi, tad arī mēs domājam labi. Ja, un, ja jūtamies slikti, tad mums rodās visādas miglas. Mums ir ļoti grūti tik līdzi. Tas ir kāds mums ir ķermenis, kā mēs parūpējamies, ko mēs ēdam un ko mēs liekam tajā paurītī. Pavisam 3 lietas, kas vienkārši mums ir ļoti, ļoti svarīgas. Viss ir savienots. Tad pēdējais. Kas būtu viena lieta, ko nodot skatītājiem, kas drīzāk ir skolēni vai vecāki,
skolēniem viena lieta, ko tu viņiem iedotu novēlējumu, lai viņi varētu būt tuvāk saviem sapņiem, vienkārši dzīvot labāk un sasniegt savus mērķus? Saprast savus flows. Saprast lietas, kas viņiem rada prieku. Jo, pieņemsim, darot savus prieka lietas, vai tas ir kubiks, rubiks, vai tas ir matemātika, vai tas ir beach volejbols, vai tas ir hokejs, vienalga, kas tas ir. Ja tas ir sportiņš, tas ir sviedriņš, kas palīdz. Tu ar to izvadi stresu, izvadu negācijas ārā un kļūst līdzsvarotāks. Un ja tu arvien vairāk un vairāk izproti lietas, kas tev patīk, viņas arvien vairāk un vairāk tev pievilks. Un tu arvien vairāk un vairāk sāksi būt vietās un lietās, kas tev patīk, kas kaut kādā veidā var novest pie tā, ko tu arī darīsi nākotnē. Jo kaut kādā brīdī mums pienāks brīdis, kad pats, šitas man tā patīk atnākt pie Ernesta, parunāties, pats tik forši, man tā besī man tas darbs, pats iešu vairāk pie Ernesta. Tikai dabīgi man gribēsies vairāk būt šeit nekā tur. Un kaut kādā brīdī tas vienkārši dabīgi var mēģināt pārnesties uz to, ko darīs arī savā dzīvē. Ar to atrast savus flows, atrast savus prieka lietas, ko tu gribi darīt dzīvē. Jā, skatītāji. Tas bija ļoti, ļoti svarīgi. Ļoti, ļoti, ļoti vērtīgi saruna. Jā. Paldies tev! Paldies tev! Jums bija Jāgabs Redliks, Ernests Kazakevičs un tiekamies nākamajā podkastā. Vai. Nu, ļoti atbildīgs jautājums. Kā Pitagors nonāca līdz Pitagora teorēmai, tur ir neticams radošums, protams. Nav nepieciešams hobijs, jo tu esi aizrāvies ar to, ko tu dari visu laiku.